esmu sasniegusi superforšu rezultātu 2 mēnešu laikā. 8500, īpaši otrā kampaņa, kur piepildījās grupa 3 nedēļu laikā. Tas vispār man, wow! Guldīja tātad 387 eiro 3 nedēļu laikā, iegūti, tie ir 11 maksājoši klienti. Ka nāk pieteikumi visu laiku. Visu laiku nāk pieteikumi. Čau, Inese. Čau, čau. Ar ko tu nodarbojies? Ar ko es nodarbojos? Tā, es radu un vadu sajūtu piedzīvojums sievietēm Itālijā. Ok. Un mēs sākām strādāt apmēram, man liekas, 2 mēnešus atpakaļ. Augustā. Kādu rezultātu esam palīdzējuši sasniegt? Nu, ja mēs rēķinām, kad iepriekšējos mēnešos bija 0 rezultāts, tad tagad man ir bijušas 2 kampaņas. Tātad viena uz Milānu un viena uz ezeriem. Un tad es esmu sasniegusi superforšu rezultātu 2 mēnešu laikā. Tātad cik es tur rēķināju kopā, kaut kādi 8500. Tas ir mans tā kā ienākums, jā, tā nav tīrā pēļņa, protams, jā. Un jauni klienti. Cik mēs investējām mārketingā, lai ģenerētu 8,5 tūkstošus? Jā, mārketingā mēs investējām kaut kur 1350 apmēram. 1400, teiksim tā. Jā. Super. Tad tev ir reāli tagad mehānisms, kur tu var ieguldīt apmēram eiro un atpakaļ iegūt 8 eiro. Jā, un tas super, jā. Tas super foršs rezultāts. Īpaši otrā kampaņa, kur piepildījās grupa 3 nedēļu laikā. Tas vispār man, wow! Un otrajā kampaņā tur bija statistika, bija daudz labāk. Varbūt var izstāstīt otrās kampaņas statistiku. Tieši tās uz Milānu. Jā, tur bija ieguldīja tātad 387 eiro 3 nedēļu laikā. Un iegūti, tie ir 11 maksājoši klienti. Sievietes, jā. 11 sievietes. Tā kā super rezultāts. Super. Sanāk, apmēram 35 eiro samaksāja par katru sievieti, kur apmēram ienākumu ziņā ģenerē cik? 4300. Viss kopā. Viss 11. Jā, super. Sanāk 30 eiro, lai 400 eiro darījumu iegūtu. Ļoti labi, ļoti labi. Jā. Es priecājos. Kā tev iepriekš gāja? Restīvi, jo tu jau nodarbojies šo lietu 2 gadus. Jā, aptuveni 2 gadus. Sākumā tā kā vienkārši būstoju postu. Pirmos kaut kāds 2-3 pasākums, un īstenībā viņi arī izdevās. Bet pēc tam kaut kas notika, un kaut kas ir pamainījies noteikti. Ja? Kā jau viss mainās, viss pasaule mainās, un arī šeit viss mainās. Un tad vienkārši nepieteicās vairāk neviens. Man cilvēki nāk 2. un 3. reizi pat piedalās. Ja tas nozīmē, ka viss ir ok, bet jauni klienti vienkārši nebija. Un reāli es dabūju anulēt arī kaut kādus pasākumus. Tā ka vienkārši nevarēja piesaistīt jaunus. Tu nevari vienam cilvēkiem vai 2. Jā. Protams, ja tev atnāk 2, tev ir jābrauc ar 2, jā, bet tev, protams, pēļņa ir 0. Bet, tad es vienkārši viņus anulēju, jā. Un ko vēl tu darīji? Es tev būstoju postus, ko tu vēl? Protams, es saprotu, ka organiskais mārketings, kur viņš nav atcelts, jā, viņš vēl ir, bet tas ir, es viņu tā kā mācos un lēnām daru, jā, jo man tiešām ir svarīgi, lai man atnāk tie pareizie cilvēki arī, jā, jo tomēr tā ir grupa, lai atnāk pareizie cilvēki, tie, kas tev seko, un lai tur veidojās tādā harmoniska atmosfēra. Tā kā, Instagrams vai Facebooks. Kāda bija atšķirība tad, kad mūsu komanda tev ievies to paredzamu procesu? Kāda bija atšķirība? Tad, kad vienkārši redzi, ka tev... redzu, ka nāk pieteikumi visu laiku. Visu laiku nāk pieteikumi. Un es varbūt pateikšu tagad, kas bija tas, es domāju, tas izšķirošais šajā manā gadījumā noteikti sazvans. Pilnīgi un absolūti zvanīt šiem cilvēkiem un ar viņiem runāt. Protams, tev visi neatbild, tas ir skaidrs, jā. Bet ļoti daudz atbild un ar viņiem parunāt, tas pilnīgi tā ir cita lieta. Jo viņš var pajautāt, viņš tevi sadzird, viņš tevi sajūt, un tur veidojās tomēr saikne kaut kāda. Un man bija jāpārvar arī tas, zvanīt nepazīstamiem cilvēkiem. Tas bija super treniņš. Tas nebija kaut kas tāds, kas tev bija tāds? Nē, es tā neesmu nekad darīt. Ok, redzi, ka gribi citas rezultātus biznesā. Jā, tas absolūti pilnīgi, jā. Ok. Un kā tev bija tas process, ko tu viņiem, restīvi, kā tā pārdošana notiek vispār? Jo tev jau produkts arī, viņš maksā no 1000 līdz pat 3. Viņš atkarībā no cik dienas, ja tā ir nedēļa, viņš maksā pašlaik ap 1700, es vienmēr iedodu 100 eiro bonusu, un tātad 1600, jā. Tā ir nedēļa. Ja tās 3 dienas, tad maksā kaut kur ap kādiem 950 eiro. Tā ir Milāna šajā brīdī. Milāna lēta nav. Tā kā, jā, apmēram tā.
Un es teiktu, cilvēki pieteicās uz seksīgu piedāvājumu pie tevis. Viņi nāca, pieteicās, un tad viņiem zvanīja, vai ne? Jā, es viņiem zvanīju, un tad mēs parunājām, pastāstīju, kāds viss notiks, kas tas nav, kas tas ir. Ir, protams, vienmēr jautājumi, izstāstu arī visas izmaksas, un, jā, viss, kas interesē. Un kā tev bija tie pārdošanas rādītāji, no cik pieteikumiem tu nopirka? Jo pirmajai kampaņai bija sliktāk, bet otrajai bija daudz labāk. Pirmajai bija 200 pieteikumi, un 7 klienti maksājoši, bet tur ir tā nianse, ka vienkārši ļoti, bija maz laika. Jo, lai paņemtu nedēļu atvaļinājumu, tomēr cilvēkam tas ir jāieplāno. Tā kā daudziem tas nederēja, protams, jā, un tur bija maz laiks, lai savākt to grupu. Otrajā toties bija 87 pieteikumi un 11 klienti. Sanāk, katrs 8. sanāk. Jā, bet tur ļoti ātri viss 3 nedēļās vienkārši pilns bija. Jā. Tāpēc, ka tās 3 dienas, tas ir pirms svētkiem, tas ir laikam labs laiks bija. Tā kā viss bija perfekti. Kā tev dzīve mainās, tad, kad tev tagad ir bišķi paredzamāks process, ka tu vienkārši zini, ka tu vari piepildīt grupas, tu vari pārdot? Ka es tā kā redzu vairāk, kāpēc es to daru. Kāpēc es to daru, ka tam ir jēga kaut kāda. Es zinu, ka mani piedzīvojumi ir super kruti, bet, ja tu neesi redzama un ja cilvēki to nezina, tad tu vari būt kruts, cik gribi, bet, nav rezultātu. Jā, varēja nodokļus samaksāt. Tas arī svarīgi. Jā, tas man bija svarīgi. Jā. Kā tev tagad nākošie plāni, nākošie soļi? Nākošie, man tā kā plāns ir katru mēnesi vienu piedzīvojumu likt. Tas man tāds. Jā, nākošais atkal būs Milānā Gardēžiem, janvāra beigās, tad jau tālāk skatīšos, jā. Kā tev bija, varbūt, tas lēmums ar mums uzsākt sadarbību? Jo mūsu pakalpojumi arī nav, līdzīgā sanāca kā tavi ceļojumi, bet kā tev bija ar to, kā tu varbūt pieņēmi lēmumu ātri, tu domā ilgi, kā tev gāja? Ilgi nedomāju, bet teiksim tā, ka es jau jūs pazinu kādu laiku, jo es kaut kādu laiku, kādus 4-5 gadu atpakaļ nodarbojos ar tīklu mārketingu, ar ko es vairāk nedaru. Un tad es biju domājusi arī par jums, un tad man bija arī sāzvans, es tur parunāju, bet tas nebija mans ceļš. Un tā kā es neko nedarīju. Un vienkārši, kā es jums sakoju, zināju, ka, jāmēģina. Jāmēģina, lielam no ko. Jā, protams, lēt tas nebija. Kas tev varbūt, no tā lietām, ko mēs esam palīdzējuši vai daram, kas tev varbūt šis ir vērtīgs un visvērtīgākais tieši tev? Teiksim, kaut arī tā pati, kā pateikt, tas kurs, tas pats tā skola, viss, tas ir vērtīgs. Es to visu vēl neesmu izgājis, protams, cauri, bet es eju un to vēl mācos, ja tā kā, viss ir vērtīgi. Man, par cik arī manā gadījumā Aiga man palīdzēja, kas mans personīgais menedžeris, jā. Un es ar viņu arī pagarināju vēl 2 mēnešiem, jā, jo tāpēc, ka, protams, es arī varu varbūt vizuāļus uztaisīt pati, jā. Bet, tomēr to visu salikt, tur ielikt tā, lai, tev kāds tam sekoja, es to vēl nemāku. Un līdz ar to es uzticos jums. Jā. Inese, kur cilvēki var tevi atrast? Ja kāds grib arī traku ceļojumu uztaisīt, piedzīvojumu. Traku ceļojumu. Bet tas tikai sievietēm. Tikai sievietēm? Jā, tikai sievietēm. Džek pat nevar? Nē, tāpēc, ka es iedodu sievietēm vienkārši tā ir iespēja atpūsties no ģimenes, bērniem, vīriem, mājām, vecākiem, suņiem, kaķiem. Tas ir vienkārši tāda telpa sievietēm, un tur foršas arī draudzības rodās, viss kaut kas interesants. Tā kā, jā, okay. Interesanti. Jā, tā kā man var atrast noteikti Instagramā sajūt piedzīvojumi vai Facebookā sajūt piedzīvojumi. Man ir mājaslapa arī sajūta piedzīvojumi. Sajūta piedzīvojumi. Mājaslapa nav sajūta piedzīvojumi. Mājaslapa ir nomade.lv. Nomade? Jā, jo es esmu pati nomade. Tas ir tas, kad cilvēks ceļo daudz nomadu. Jā, tā kā meklē. Digitālie nomadi. Okay. Digitālie nomadi, tie, kas dzīvo viskaut kur, viņi var strādāt no vienalga kurienes. Bet es vienkārši arī esmu pati savos meklējumos, un es ļoti daudz esmu mainījusi vienkārši dzīves vietas, visu laiku mainu nepārtraukti. Un tā kā tāds nomads, jā. Okay. Super. Inese, paldies, ka tu atnāci šodien. Paldies jums visiem, tiešām. Paldies visai komandai. Pareizi, es eklēriņus atnesu, jā. Super. Super, paldies tev. Paldies jums, paldies tev.